visi skolotāji pārsvarā bija vīrieši, nevienas sievietes skolotāji nekur nebija. Bērndārzos? Ne tikai skolās, augstskolās, bērndārzos, un pie tam padomājiet, kas šie skolotāji bija, nu, ja mēs tā teikt, šobrīd pēc apziņas status, vai kā minimums pēc, nu, tāda, kā lai pasaka, pēc tādas profesionālās piederības, jo tas ir saistīts tieši ar apziņas attīstības līmeni. Jo šodien skolotājs ir jebkas, arī tas, kuram būtu jābūt dārzā, nezinu, par dobju tur uzracēja, ja, vai sētnieks, ja, vai kas, viņš aiziet iegūst pedagogu izglītību, viņš var būt skolotājs šodien. Viņa apziņas līmenis pasaules uztver nevēl līdz skolotāju līmenim. Ja. Tur ir tā lieta, par ko es runāju. Agrāk, nu, tā ātri ieskicējuši, agrākos laikos, ja skolotājs varēja būt tikai vīrietis. Kāpēc? Pati daba to ir paredzējusi tā, ka tu vari mācīt vai audzināt vienalga, kuru vienu vai otru dzimumu, tikai tad, kad tev ir pašam ieskats abos pasaules uztveres mehānismos. Tātad tevi ir gan X chromosoma, gan Y chromosoma. Tava ģenētika jau paredz to, ka tu esi spējīgs aptvert gan vienu, gan otru procesu. Ja? Bet tas nenozīmē, ka tu esi spečuks tur padziļināt vienā vai otrā, tev vienkārši pilns kopainas redzējums. Un, lai tu aiznestu kaut kādu ideju, domu vai vienalga kaut ko līdz vienalga, kuram teiksim, cilvēkam, bērnam, studentam, skolniekam, tev ir jābūt spējīgam pastāvīgi noturēt savā uzmanībā visu to kopējo ainu, kuras ietvaros to arī izglīto šo te vienu konkrēto, nezinu, skolnieku, studentu vai bērnu. Ja, tad tas ir runājot par to, kam ir jābūt skolotājiem. Otra lieta ir, ja šim te skolotājiem viņam ir jābūt, kā minimums jāatrodas viņa apziņas stāvoklim, jāatrodas ideju līmenī. Viņš nedrīkst domāt zemākās kategorijās nekad. Viņš nedrīkst domāt par izdevīgumu, viņš nedrīkst domāt par kaut kādām tur rūpēm, par vienu vai otru vai trešo tēmu vai lietu savā dzīvē. Ja? Viņam ir jādomā tikai par ideju. Ja viņš ir spējīgs jebkurā dzīves situācijā nofokusēties uz kādu ideju, tikai tad viņš spēs pilnvērtīgi nodot lietderīgu informāciju jebkuram skolniekam, studentam vai bērnam. Ja viņš nofokusēsies kādā brīdī, aizies, sāks domāt par naudu, vai man tas ir ērti un izdevīgi, vai es šito varu, vai es, kā man pašam patiktos, vai vēl kaut kas, ja, tā viņš uzreiz, tad viņš sāk izkropļot, viņš deformē to cilvēku, kuru viņš izglīto tajā brīdī. Līdz ar to, ko mēs varam secināt, ka šodienas izglītība ir paredzēta tikai apziņas un bērnu un vispārējo deformāciju. Skolotājs tas bija otrs augstākais status aiz valdnieka pēc būtības. Ja? Tā kā, ja valdnieks, pēc tam nāk skolotājs. Vai citreiz bijis otrādā, ka skolotājs ir augstāk par valdnieku, ja viņš ir valdnieku skolotājs. Ja? Tad, nu, par kādiem tur Maķedonijas Aleksandriem, ja, kas viņam tur bija Platons, ja, vai kas tur bija, vai Sokrats, neatceros, kaut kāds viens tur no šitiem bija. Tas viņa skolotājs esot bijis, ja, nu, un vēl visādiem daudziem citiem. Es tu visu viņus neatceros, tos vēstures personāši, ja, bet ir daudziem bijuši ļoti, nu, teiksim, tādi pazīstami un slaveni skolotāji daudziem valdniekiem, ja, un ja viņi nebūtu, visticamāk, viņi paši neko nespētu arī sasniegt tādā līmenī. Un tad ideiskums ir tas svarīgs. Kā mēs zinām, kas ir ideiskums, ideja pasauli? Ja, tad tas ir tīri vīrišķais aspekts. Kā sieviete var ideiskumu iemācīt kādam, padomājot, vai aiznest ideju līdz kādam. Pat sievietei vai vīri, nemaz nerunājot par vīrieti, kā sieviete, vīrieti iedēstīs ideju sēklu. Ja? Un neiedēstīs, viņai pašai nav šo ideju. Ja? Viņa pati viņas smeļās no malas. Kaut kur meklē, kam pieslieties, kam sekot kādu, tur nezinu, teoriju piekopt savā dzīvē. Nu, sieviete ar zemapziņu operē, ja? Tad viņa var teiksim, to parunāt par materiālo labumu, par emocionālo stāvokli, par sajūtām, par to, kā uztvert vajadzētu šo pasauli, ja? Vai vēl kaut ko, vai kā uztvert miedarbību starp divām dzīvām radībām un būtnēm.